Mums Rodeo uzvar šajā pēdējā braucienā. Otrajā vietā Agris Lejā ar 79. startu. Čau, Agri! Čau! Nu, kā jūties? Piekus bišķiņ gan. Piekus? Jā, pat tiem 5 apļiem paspēja piekust. Ak! Vajag biežāk braukt laikam ar kvadru. Klausies, pirmais, otrais brauciens izskatījās baigi jaudīgs esi. Kas notikās trešajā? Pirmajā bija jaudīgs, otrajā mēs saķērāmies ar Kristapu, iepalikām bišķiņ. Trešajā, kas bija trešajā, starts nebija tik labs. Pirmie 2 starti bija manējie. Tur tas arī baigi īstais braucieniņš, tad arī tas starts baigi svarīgs ir. Kas bija trešajā braucienā, kāpēc neizcēla startiņu? Pat nevar pateikt, it kā visu izdarīja, īpaši neko nenokavēju, citiem labāk sanāca laikam kā man. Nu, un kā vispār patīk šitāda supersprinta sacensības? Superkaus saucamais 3 braucieni un 5 apļi tikai. Vispār ir ok, visi iet uz pīlu ručku, visi 5 apļus netaupās uz pēdējām minūtēm neko, jo viss jau uzreiz arī beidzās. Ir interesanti. Nav laika gurķoties. Nē, uzreiz jādod vaļā no paša starta. Nu, un kā ir ar šosei? Šosei nekā, šogad toši nekā. Nebrauks? Močīs ar kvadru pilruču. Mēģināšu ar kvadru cītīgi, tagad jāsāk trenēties. Klausies, bet tu esi nomainījis moci? Es nomainīju. Tu brauc ar kaut kādu, kas tev bija? Polāris man bija. Tas bija ļoti labs neatkarīgo piekari, bet pasmaks. Un es biju izdomājis tagad, kad jāpamēģina ar vieglāku ir. It kā, cietāks un grūtāk braukt, bet varbūt tās, kad ātrāk sanāks. Jā, un kā vispār liekas pirmās sacīkstes tomēr? Kā liekas, kā tehnika? Liekas, viss ir labi. Gaida jaunos amortizators, jābūt labāk. Man viss cerība uz viņiem. Jā, viss ar tiem amīšiem ņemās. Kas tur ir, tas ir baigi svarīgi. Amīši tā, ka baigi cieti, ka koku gabaliem nevar neko atregulēt vaļīgāk, jo līdz galam viss ir vaļā un ļoti ciets ir un grūti braukt. Lēc pakaļ pa gaisu. Pakaļ nelec pa gaisu, bet katra bedrīte daudz līdzi un galva tikai purinās. Špūri neredz. Špūri neredz, pa mīglu kaut ko tik redz un kratās baigi. Nu skaidrs, paldies, lai veicās turpmākajos superkaus izcīņas posmos, un tad jau tiekamies nākošreiz. Tiekamies gan. Čau! Čau!
labums, jā, kvadrs būs nomazgāts. Vīros četratām, kā Latvijā toreiz viens no līderiem Zigmunds Rudovits pēc pagriezienā kā pļāva, tad ar skaistu lēcienu dairoties. Virzienā, gandrīz aizrāva pretējā virzienā. Kļūmes dēļ tādas klases malā un kā ir satrakojušies zēni, kā ir satrakojušies zēni ar kādām rokām vietā agri smējās 79. starta